Šis dzīvoklis ir 52 kvadrātmetri, 2 istabas, 1 istabas studio un priekštelpā uzreiz mūs sagaida jau Ansas istabas durvis, kas ir iemontējušās sienā pilnībā. Viena no istabām 25 kvadrātmetri ir viesistaba kopā apvienota ar virtuves iekārtu, kas ir studio telpa. Šeit jūs varat iekārtot kādu vai virtuves iekārtu jūs vēlaties, ar nosūcējs pilns ar rozetēm. Kas ir ļoti interesanti šajā telpā un visā šajā mājā, visos dzīvokļos ir apslēptas grīdlīstes, kas nozīmē, ka jūs varat nesasiet savas kājas mazāk un nedaudz plašāka telpa jūtās arī. Un otra telpa, kas ir guļamistaba, ir 15 kvadrātmetri. Arī ļoti gaiša, ļoti plaša un liela logi. Parketa grīdas, kas ir arī visos dzīvokļos, un arī ļoti svarīga nianse, ka apkurināt var ar caur telefonu, kas ir ļoti ekonomiski un efektīvi. Un tāda konfektīte šajā konkrēti dzīvoklī ir šī mazā telpiņa, kas sastāv principā gandrīz vai tikai no stikla un logiem. Skaņas izolācija, šobrīd mēs neko nedzirdam, šobrīd mēs dzirdam daudz bišķiņu vairāk, kas man ļoti aizrāva. Šīm durvīm, kā var redzēt, nav durvju mēlītes, bet viņa parādās tikai tajā momentā, kad jūs aiztaisat durvis, kas saplūst vispār ar sienu, šobrīd durvis nevarat atvērt. Tas nozīmē, ka jums neaizsirsēs tad ne jāka, ne krēkls, nekas tam līdzīgs. Un arī, lai neatsistu pēc tam sienu, ir tāds mazs puļķītis uz zemes, kurš izlec tikai tajā momentā, ka jūs uzliekat uz viņu durvi.